Pētot Eiropas karti, reizēm rodās jautājumi, kādēļ gan tik daudzas valstis, īpaši tās, kuras ir Latvijai kaimiņos, internacionālajos avotos tiek sauktas pavisam savādākos vārdos, nekā tas ierasts mums Latvijā. Paskatīsimies, kā gan cēlušies šie nosaukumi. Kā labākais piemērs šai parādībai varētu būt Vācijas nosaukums, jo tas visvairāk atšķirās dažādās valstīs. Ir sastopami gan nosaukumi Germany, gan Deutschland, gan Alemaņa, gan arī, piemēram, Saksamā, tepat pie mūsu kaimiņiem Igauniem. Lielākoties tas izskaidrojums ar to, ka vārds ir paņemts no kādas senākas ģermāņu cilts, laikā, kad vēl nebija izveidojusies vienota vācu nācija. Bet gadījumā ar Latviju un Lietuvu vārda izcelsme ir neskaidrāka. Arī Lietuvā līdzīgi tāpat kā Latvijā Vāciju sauc par Vokietija. Latvija un Lietuva ir vienīgās valstis, kas Vāciju tā sauc. Kā pirmos variants varam apskatīt tieši cilšu nosaukumus vai zemju nosaukumus. Tātad, piemēram, 6. gadsimtā vēsturnieka Jordāna darbā ir minēts, ka Vācijas teritorijā bijusi cilts, kas saukta Vagot, kas varētu būt iespējamais variants latviskā Vācijas vārda izcelsmē. Bet mūsdienu Lejas Saksijas teritorijā eksistēja vietvārds Vāka, kas arī izklausās līdzīgi kā Vācija. Vēl atbildi varam meklēt valodniecībā. Tā, piemēram, prūšu valodā eksistē vārds vakis, kas nozīmējis kliedzienu vai kara saucienu. Daži to piedāvā izskaidrot arī ar latviešu vārdu verkšķēt, vai vismaz kādu līdzīgu vārdu, kas varētu nozīmēt runāt nesaprotamā valodā. Tātad šajā variantā vārds vācietis varētu būt cēlies no vai nu cilvēku grupas, kas skaļi kliedz vai vienkārši runā nesaprotami. Vēl daži to saista ar vārdu vākt, vai arī tikai lietuviešiem sastopamo vārdu vokti, kas nozīmē zakt. Šajā variantā sanāktu, ka vācieši tikuši saistīti tieši ar kā lietu savākšanu, zakšanu, tā ka tieši saistot tos ar vairāk kā laupīšanas darbībām. Pie lietuviešiem ir sanācis dzirdēt arī kādu kuriozāku versiju par šā vārda izcelsmi. Proti, tālajā 12. gadsimtā vai pat agrāk, kad lietuvieši satikušies ar vāciešiem, viņi ir bijuši tērti bruņās, un kāds lietuvietis, kas belzis pa vācieti, sapratis, ka tas ir ļoti ciets un iekliedzies vokietas, kas būtu vociets. Šis stāsts gan laikam vairāk uzskatāms par joku. Varbūt klausītāji zina vēl kādu versiju par iespējamo Vācijas nosaukumu izcelsmi. Ja tā, tad lūdzu atstājiet komentāros. Tad pārējām pie mūsu ziemeļu kaimiņiem Igauņiem, un sanāk, ka Igauņu nosaukums cēlies no senās Igauņu zemes, kas atradās mūsdienu dienvidu austrumu Igaunijā. Tātad tā robežojās ar latgaļiem, un tā saucās Uganda, jeb Ugandi. Indriķa kronikā tās iedzīvotāji saukti par ugaunenses. Tā kā ļoti ticams, ka laika gaitā šis U vai U ar umlautu vienkārši latviešu valodā palika par I. Sākotnēji tātad šis apzīmējums ir lietots tikai priekš šīs vienas Igauņu zemes, kas bija vistuvāk mums, bet laika gaitā tad latvieši sākuši to attiecināt arī uz visu Igauniju. Savā ziņā līdzīgs variants ir arī ar Krieviju, kuras nosaukums saistāms ar seno Kriviču cilti, kas dzīvoja tieši uz austrumiem no mūsdienu Latvijas robežas. Tātad sākotnēji mūsu senči droši vien to lietojuši tikai šīs vienas konkrētās cilts apzīmēšanai, bet vēlāk šis vārds pārgājis kā apzīmējums visiem uz austrumiem no Latvijas dzīvojošajiem slāviem. Ja runājam tieši par Baltkrieviem, tad pie latviešiem man neizdevās atrast atsevišķu nosaukumu priekš viņiem, bet ja paskatāmies pie lietuviešiem, tad viņi izsenis lietojušu vārdu gudi un gudija priekš valsts nosaukuma, un šis lietuviešu gadījumā tātad ir lietots tikai priekš Baltkrievijas teritorijas un tajā dzīvojošajiem cilvēkiem. To neattiecināja uz mūsdienu Krievijas teritoriju.
Šim vārdam esmu dzirdējis divas potenciālās izcelsmes. Pirmā ir, ka tas cēlies no darbības vārda lietuviešu valodā gudēti, kas būtībā nozīmē sākt runāt svešā valodā, vai varbūt, piemēram, svešā izloksnē, ko varbūt potenciāli saist ar to, ka agrāk bijušās Baltkrievijas teritorijā varēja dzīvot arī balti, bet kuri ar laiku tad sāka runāt slavu valodās. Un otrs variants ir, ka tas cēlies no gotu vārda. Mums ir ziņas, ka goti diezgan ilgu laiku ir dzīvojuši Austrumē Eiropā, un ļoti iespējams, ka viņi kādu laiku varēja dzīvot arī kaimiņos baltiem, jeb tieši lietuviešu senčiem. Tādā gadījumā šis vārds goti sākumā apzīmējis tikai šo ģermāņu cilti, bet vēlāk, kad tie aizgājuši prom, tas varēja saglabāties, lai vienkārši apzīmētu visus cilvēkus, kas dzīvoja tajā pusē, kur agrāk dzīvojušie goti. Ja runājam par pašu Lietuvu, tad šeit Latvija lieto diezgan līdzīgu vārdu kā visur pasaulē, bet savādāk varētu būt tieši ar lietuviešu pašu kā tautas nosaukumu. Jo, kā zinām, latviešiem vismaz senākos laikos bija plaši izplatīts vārds nevis lietuvietis, bet leitis jeb leiši. Un šim vārdam leiši patiesībā ir diezgan sena vēsture, visdrīzāk senāka nekā pašam vārdam lietuvietis, un tas senos laikos, visdrīzāk jau sākot ar 12. un 13. gadsimtu, vai nedaudz vēlāk, apzīmēja tieši tādu kā sociālo šķiru jeb amatu Lietuvā. Leiši bija tāda kā militārā šķira, cilvēki, kas dzīvoja pierobežā, nodarbojās ar tās aizsardzību, karadarbību un savā ziņā arī ar jauno zemju apgūšanu, tādi kā karotāji kolonisti. Senos laikos tātad visdrīzāk tieši ar šīs šķiras pārstāvjiem mūsdienu Latvijas iedzīvotājiem sanāca vislielākie kontakti. Un tad pēdējā kaimiņu valsts, kas mums palikusi, ir pāri jūrai, Zviedrija, un šis nosaukums tātad būs cēlies no senāka apzīmējuma pašiem zviedriem. Mūsdienās viņi sevi sauc par svenska, bet agrākos laikos vairāk uz Zviedrijas vidieni pastāvēja tāda cilvēku grupa, jeb varbūt cilts, ko sauca par svjar. No kā tad ar laiku varēja attīstīties latviešu valodā lietotais vārds zviedri. Tā ka arī šim apzīmējumam varētu būt diezgan sena izcelsme. Tas nu būtu viss par latviešu valodā lietotajiem īpatnējiem kaimiņu tautu apzīmējumiem. Ja zinat vēl kādus variantus par to, kā latvieši saukuši savus kaimiņus, tad lūdzu atstājiet komentāros. Vai arī, ja vienkārši zinat kādas interesantas versijas par šo vārdu izcelsmi. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!